Esiet sveicināti mūsu diskusijā, un šī diskusija būs par to, kā finansiāli pasargāt ģimeni, kad dzīve apmet kūleni. Par nepatīkamām un tādām dzīvē neparedzētām situācijām cilvēki parasti izvēlas ne runāt, ne arī daudz viet pat arī domāt, taču dzīvē var pienākt brīži, kad ģimene pēkšņi paliek bez viena no saviem apgādniekiem un ir jādomā, ko darīt tālāk, un līdzās arī emocionālam zaudējumam nāks saskarties arī ar ļoti praktiskiem jautājumiem. Kā turpmāk sekt hipotekāro kredītu, ikmēneša rēķinus vai bērnu izglītošanās izdevumus. Un šajā diskusijā mēs runāsim par to, kā šādām situācijām ir iespējams sagatavoties gan juridiski, gan finansiāli, gan emocionāli, un arī par risinājumiem, tīri praktiskiem, kas var kļūt par nozīmīgu drošības pilvenē ģimenei neparedzētos brīžos, piemēram, dzīvības apdrošināšanu. Un iepazīstināšu ar mūsu sarunas dalībniekiem. Jānis Abāšins, Latvijas apdrošinātāju asociācijas vadītājs. Esi sveicināts. Labdien. Klaus Sedlnieks, sociāla antropologs, Rīgas Stradiņu universitātes asociētais profesors. Labdien. Labdien. Ilze Metuzāle, Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētāja vietniece, Zvērinātu notāre. Labdien. Labdien. Aiga Rullere, Latvijas bankas finanšu pratības eksperte. Labdien. Labdien. Un Kristīne Anže, televīzijas personība un geštalta terapeite. Tātad visi dalībnieki mūsu studijā, un sāksim varbūt ar to vienkāršo jautājumu par to, ka mēs daudz lietas zinām, bet nevienmēr mums patīk par to domāt, un tālāk ir tāda cilvēka daba, ka par to, ka par smagām saslimšanām, nāvi un citām lietām cilvēkiem nepatīk runāt, un pētījuma aģentūras Norstat veikta aptauja ir liecina, ko mēs šobrīd redzam arī ekrānā, ka teju puse no aptaujātiem nav domājuši, kā materiāli iztiks, ja ar kādu ģimenes apgādnieku notiks kaut kas neparedzēts. Un 17 cilvēki vienkārši dzīvo tikai šodienai. Un tādēļ es pirmo jautājumu uzdošu sociāla antropologam Klauvam Sedlniekam par to, kādēļ mums ir tik grūti domāt par šādiem dzīves scenārijiem, lai arī tīri praktiski varētu laikus sagatavoties. Jā, mēs jau parasti pieņemam to, ka cilvēkiem vajadzētu kaut kā ļoti, ļoti pragmatiski skatīties uz un plānot uz priekšu, bet it sevišķi šajos jautājumos, kas ir saistīti ar nāvi, kā saka, ilgtermiņā mēs visi esam miruši, ne? Un skaidrs ir, ka nāve gaida mūs visus, izņemot varbūt tur dažus ļoti bagātus cilvēkus, kuri domā, ka viņi no tā izbēgs. Bet visticamāk, ka jā, un par to domāt visu laiku nav iespējams, jo citādi dzīves nav. Un līdz ar to arī nevajadzētu pieņemt, ka šī tas uzstādījums, ka mums ir visu laiku tas jāpatur prātā un jāizdara visādi soļi, un jārūpējas par to, kas tad notiks gadījumā, ja būs kaut kāda nelaime, ka tā ir norma. Mēs arī zinām, ka ir arī kaut kādās filozofiskās, reliģiskās mācībās bieži vien tiek uzsvērts tieši pretējais. Tieši neturēt šo rūpi, tāpēc, ka īstenībā mums ir ļoti liela tendence pakļauties tam un par to domāt pārāk daudz. Un ja mēs pārāk daudz par to sākam domāt, tad tas var ieiet kaut kādā otrā grāvī. Bet kā būtu arī tīri no tādas cilvēka psiholoģijas viedokļa pareizi arī šīm rūpēm tad domāt tādās īsos koncentrētos brīžos, kas ir tas piemērotākais veids, kā mēs kā cilvēki varam ar to darboties? Ir dažādi tiešām veidi, jo atkal pēdējā laikā arī mūsu sabiedrībā jau kaut kāds vairākas desmitgadus tiek runāts par tādu konceptu kā risks, ja? Bet ar to risku nāk arī līdz tie tādas visādas ar stresu saistītās lietas, ja? Un es domāju, ka nav tādas objektīvi vienas pareizā veida, ja? Jo riski var būt dažādi un atkal pret visiem tieši riskiem
atkal nodrošināties nav iespējams. Ja? Nu, kaut vai runājot par to pašu apdrošināšanu, ja? Tur jau arī visādi riski ir iespējami. Ja? Mēs varam uzkonstruēt dažādas bīstamības, kuras var aiziet greizi. Ja? Un vai pēc tām arī būtu jāapdrošinās? Nu, droši vien, ka nē, vai ne? Mēs nevaram visu apdrošināt. Līdz ar to droši vien kaut kāds ir nepieciešams saprātīgais balans starp to, kur mēs pieejam, ka tas patiešām ir svarīgi, ja, un tur patiešām mums šausmīgi ir nepieciešams nodrošināties, un tās, kur droši vien varbūt arī tik daudz nav jādomā par to visu. Tas jautājums, ko savu Klaus Sadlniekam uzdošu, bet tomēr cilvēki arī tīri no pētījumiem, vai cilvēki vairāk domā, ka tieši ar mani tas nenotiks, vai tas arī ir viens no apstākļiem, vai tomēr nav tā? Es būtu domāt, ka tas nav tāpēc, ka tieši ar mani tas nenotiks, jo mēs visi saprotam, ka dzīve ir neparedzama, ja, un mēs drīzāk dzīvojam ar cerību, ka tas nenotiks tik drīz, vai tas nenotiks kaut kādā noteiktā mums nepatīkamā veidā, ja. Tā drīzāk ir cerība, nevis tāda paļaušanās uz to, ka ar mani tas nenotiks. Nu, un, jā, diemžēl tā dzīve ir neparedzama, un mēs neesam pasargāti no šādiem negaidītiem pavērsieniem, kas parasti ir neatkarīgi no mums. Un tāpēc es lūkšu arī Kristīnai Anžai pastāstīt, kā ir arī saskaroties dzīvē ar savā dzīvē ar šādu gadījumu, kā izskatās pirmās nedēļas mēneši gan emocionāli, praktiski pēc šāda notikuma? Jā, vienā vārdā es varētu teikt, ka tad, kad tas notiek, tas ir šausmīgi. Bet ja man vajadzētu kaut kā mēģināt to noformulēt, es teiktu, ka tas ir tajā mirklī sākas ārkārtīgi intensīvs, ārkārtīgi mainīgs emociju un fizisko sajūtu tāds sakopojums un tāds sākas tajā mirklī sērošanas process, varētu to teikt tā, un tajā ir ārkārtīgi daudz dažādu elementu, sākot no tā, ka es vispār nepieņemu šo situāciju, es viņu tā kā mēģinu noliegt, ka tas vispār noticis. Tad tajā vēl ir iekšā emocionāli, ja mēs tie runājam, arī tas, ka ārkārtīgas sāpes, ārkārtīgs pārdzīvojums, ļoti daudz asaru, ļoti daudz tekstu, gan iekšēji virpināmu, gan ārēji kādam stāstām ārkārtīgi daudz. Tad, protams, arī tāds ārkārtīgs tukšums, jo saprotu, ka realitāte ir pilnīgi mainījusies, un tā ir kaut kāda nesaprotami cita, kuru nav iespējams tajā pirmajā mirklī vispār apzināt. Un arī tas, ka ārkārtīgi daudz dusmas un ārkārtīgi daudz šādas emocijas, kas ir arī vainas sajūta vai kāda vainošana. Manā gadījumā es nevienu īsti nevainoju, bet tiešām parasti arī tajā mirklī ir tā sajūta, ka es taču varēju kaut ko pateikt, vai es varēju kaut ko izdarīt un kaut kādā ziņā pasargāt savu tuvinieku no aiziešanas. Tā kā tur ir ārkārtīgi daudz tīri emocionālu tādu pārdzīvojumu, un tad, kad cilvēks ar šo saskars pirmo reizi, tad noteikti tas ir kaut kas svešs, nepazīstams, ar ko nāks saskarties, un īsti nevar saprast vispār, ko ar to darīt. Un, protams, ka arī fiziskās izmaiņas, ārkārtīgs nogurums, tu nespēji koncentrēties uz kaut kādām lietām, ārkārtīgs tāds miega traucējumi. Manā gadījumā es esmu vairākus savus tuviniekus ļoti tuvu zaudējusi, līdz ar to es varu arī paskatīties tās atšķirības, kā man ir bijis vienā vai citā gadījumā. Bet katrā ziņā tas miega bats var pagulēt pāris stundas, varbūt diennaktī, un tad aizmigt no kaut kāda ārprātīga noguruma, ēšanas traucējumi, apetītes zudums. Tas ir tāds ārkārtīgi sarežģīts, ārkārtīgi grūts, ārkārtīgi tērējošs process, kur ir ļoti, ļoti grūti atrast kaut kādu savu iekšējo resursu. Un, tāpēc tā mana pieredze rāda, ka nepalikt vienam šajā. Tas ir ārkārtīgi būtiski, ka ir kāds tuvinieks, ar kuru tiešām tu vari dalīties šajā procesā. Un viņš tev ir klātesošs un turklāt nedod padomus, nestāsta, kas man ir jādara, bet vienkārši ir un varbūt palīdz
apmierināt manas pamata vajadzības. Lai es paguļu mazliet, lai es kaut ko apēdu, lai es iedzeru siltu tēju, ja man vajag, mani sasilda. Tad es kaut kā lēnītēm mēģinu kaut kā vispār sarast ar kaut kādu jaunu realitāti. Un šī sajūta, es domāju, ka daudziem cilvēkiem šīs sajūtas tuviniekiem aizejot ir bijušas, un liekas, ka tā ir ļoti unikāla man sajūta. Ka šīs sajūtas tomēr ir, acīm redzot, iespējams jau redzēt un prognozēt, un kad cilvēks saskarās ar to, tas tomēr laikam nav unikāli katram cilvēkam. Zini, es teikšu, ir un nav. Mēs zinām stāstus, mēs zinām arī mēs zinām par sērošanas procesu. Ja? Diezgan daudz jau mēs šobrīd sākam runāt par to. Bet tas ir tādā teorijā. Mēs saprotam, kā tas notiek soli pa solim, bet tajā realitātē tā tava pieredze ir unikāla. Īpaši, ja tu nekad to neesi piedzīvojis. Turklāt es teiktu, ka tās pieredzes ir ļoti atšķirīgas. Un tas ir atšķirīgi tādēļ, ka tas ir atkarīgs no emocionālās piesaistes konkrētiem cilvēkam, kur tu esi zaudējis. Es domāju par tām emocionālajām saitēm un par tuvību. Un jo šis cilvēks emocionāli ir tuvāks, jo šīs process ir grūtāks, ilgāks un sarežģītāks. Ja tas cilvēks ir, turklāt arī jautājums, kad tas aiziet. Manā gadījumā mans pirmais lielais zaudējums, kad aizgāja mans dzīves biedrs, bija ļoti, ļoti negaidīts un tāds neprognozējams un pēkšņs. Un man tiešām bija ļoti, ļoti ciešas emocionālas saites ar šo cilvēku. Un tad ir mans tētis, kurš aiziet, piemēram, pagājušajā gadā, 86 gadu vecumā, un viņš jau tam ir gatavs, un viņš par to ir runājis, un viņš ir visas mantiskās lietas sakārtojis, un tā atvadīšanās un tā viņa aiziešana man arī ir daudz emocionāli mierīgāka, un ne tik, tāpat es sēroju, bet tas ir citādāk. Tā kā tas ir unikāli. Jā, katram unikāli, bet kas nozīmē, ka uz šī fona tomēr tā parastā dzīve jau turpinās. Jā. Tev ir jāiet uz darbu, tev ir jāmaksā rēķini, tev ir jāsūta tie paši bērni jāved uz skolu, jāmaksā arī viņu kaut kādus pulciņus un rēķinus, un arī, protams, ka citas saistības paliek kredīti, līzingi, komunāli maksājumi, un kā pārplānot kopumā ģimenes budžetu, un kas būtu pirmās lietas, kas ģimenei kopumā būtu jādara finanšu ziņā. Aiga Rūlere no Latvijas Bankas finanšu pratības cilvēkiem. Kas būtu tas, ko cilvēkam būtu vērts paskatīties tajā brīdī, ja ir šāds zaudējums? Kas ir tās pirmās praktiskās lietas no jūsu pieredzes? Ja mēs skatāmies, tad kopumā ģimenē ir 2 pieaugušie, kas arī ir pelnītāji. Protams, kad ir arī bērni ģimenēs, ir kādreiz arī, ka šajās ģimenēs dzīvo, seniori. Un 2 pelnītāji, tas nozīmē to, ka tas ir kā tāds papildus, balss šajā ģimenē, ka tā ir tāda drošība. Bet kā ģimenes budžets jūtās tajā brīdī, kad viens no šiem pelnītājiem vairs nav? Tas nozīmē to, ka šīs budžets paliek tikai uz šo vienu pelnītāju. Un, lai cik tas būtu grūti, bet, protams, dzīve turpinās uz priekšu, un jāsaprot, tad kas būtu jāsaprot attiecībā ar šo budžetu, kā viņi plānot uz priekšu, varbūt skatīties, kā viņi, plānot uz priekšu pārdomātāk. Un, ja mēs runājam par tādiem izdevumiem, tad es teiktu, ka izdevumi dalās tādās 2 kategorijās, kas ir obligātie maksājumi un ir nepieciešamie maksājumi. Un pie obligātiem maksājumiem es minētu, ka tie ir visi maksājumi, kas ir kredītsaistības, tas iespējams ir hipotekārais kredīts, tās ir mājas, kurās mēs dzīvojam, kurās mēs vakarā kopā ar ģimeni atgriežamies. Iespējams, ka tie ir kādi līzinga maksājumi, tas varbūt ir kāds patēriņa kredīts vai citas saistības. Tad noteikti ļoti būtiski saprast, kā es varu turpmāk pārvaldīt šīs kredītsaistības, kas man būtu jādara. Es minētu to, ka šajā gadījumā noteikti ir vērts doties arī uz banku un runāt par to, kā šīs kredītsaistības varbūt var pārstrukturēt, lai man būtu mērķis skatīties un maksāt šo maksājumu manā ģimenē, lai es justos ar to maksājumu komfortabli. Jo, kā jau minēju, ja tas ir hipotekārais kredīts, tas ir ļoti būtiski, lai mēs varam arī dzīvot šajā īpašumā. Un, protams, ja mēs skatāmies pie obligātiem maksājumiem, es teiktu, obligātie maksājumi ir visi tie, kurus, ja mēs nemaksājam, mums par viņiem ir soda sankcijas. Un pie obligātiem maksājumiem noteikti mēs arī varam minēt, ka tie ir komunālie maksājumi, kas arī mums jāmaksā par vietu, kur mēs dzīvojam. Tie var būt arī noteikti telekomunikācijas maksājumi, elektrības maksājumi.
Es pieļauju, ka tie varbūt arī maksājumi, kas attiecās uz mūsu bērniem, kas ir kā arī noteikti obligātie maksājumi. Un ir arī otra daļa, kas ir nepieciešamie maksājumi. Tie ir par pārtiku, par sadzīves precēm, par transportu, tad būtībā viss, kas saistībā attiecībā uz nepieciešamām lietām, kas ir jānodrošina šajā ģimenē. Un tas, ko es noteikti laikam arī ieteiktu darīt, tad pārskatīt to savu budžetu, atvērt vaļā to kontu pārskatu un saprast, kādā situācijā būtībā šobrīd, kas ir tie ienākumi, ko es varu saņemt, un kas ir tie izdevumi, kas man būs obligāti jāmaksā. Tad kādi man tie obligāti izdevumi ir un kādi man ir tie nepieciešami izdevumi. Lai es varētu saprast, kā uz priekšu mēs varam plānot mūsu budžetu. Jo, kā es arī jau minēju, tad, ja līdz šim ir bijuši tie 2 pelnītāji, bet šajā brīdī paliek 1 pelnītājs, tad lielākoties arī tie ienākumi gan īres puses samazinās. Tāpēc ir ļoti būtiski saprast, kā mēs varam prioritizēt šos izdevumus, lai var dzīvot uz priekšu, saglabājot iespējams kādu līdzinējo dzīves situāciju. Tā kā mēs esam dzīvojuši. Vai mēs varēsim to saglabāt vai nevarēsim, varbūt tas ir cits jautājums. Varbūt, lai ļoti nepasliktinātu arī to situāciju, kā esam dzīvojuši. Šeit mēs arī uz ekrāniem redzam arī aptauju. Ja rīt notiek nopietnas dzīves pavērsiens, vai jūsu ģimene varētu sekt visus ikdienas izdevumus bez jūsu ienākumiem, 22% saka jā, pilnībā, 35% saka visdrīzāk jā, bet ar grūtībām, 26% diezgan noteikti saka, ka nē, nevarētu, un 17% ir grūti pateikt. Un arī skatoties varbūt tieši šiem 17%, man liekas, ka tas varbūt arī ir tāda pietiekami liela cilvēku daļa, kur, kā jau Aiga arī minēja, ka varbūt ir vērts apsēsties un iziet cauri šim konta pārskatam. Un iespējams, ka ģimenē arī, ja, piemēram, jūs esat lielākais ģimenes pelnītājs, tad arī visticamāk tā ir šī cilvēka, kurš ir lielākais pelnītājs, atbildība paskatīties savu kontu pārskatu. Tas būtu tās pareizākais veids, kā cilvēkiem, ja negribās uzreiz domāt par ļoti bēdīgām lietām, ka šis ir tas pirmais solis, ar ko tā racionāli varētu sākt šo domāšanu, vai vajag dzīvības apdrošināšanu, kredītņēmēju dzīvības apdrošināšanu vai kaut ko tādu. Protams, tas būtu ļoti, ļoti prātīgi, ja ģimene kopā apsēžas pie galda un viņi kopā izrunā, kādas mums ir tās ilgtermiņa kredīta saistības. Kopā paskatās, kādi ir kopējie maksājumi. Jo ir reizes ģimenēs, kad varbūt tas, uz kuri ir kredīta saistības, viņš pats maksā to kredītu. Un ģimenē varbūt kopā par to nekad nav runāts, cik tad ir tas, kur mēnesī pārskaitiem kredīta maksājumam, cik mums tā nauda attiecībā mūsu budžetā paliek vēl tādiem obligātiem maksājumiem, citiem un mūsu nepieciešamiem maksājumiem, iespējams arī mūsu vēlmēm. Tad šis būtu kā pirmais solis kopā apsēsties, paskatīties, kas ir tas, kādi mums ir šie kredīta maksājumi, kādas ir šīs mūsu kopējās saistības. Jo arī, ja ģimenē ir viens kredītņēmējs, bet otrs varbūt ģimenē nav piesaistīts kredītņēmējs, tad jāsaprot, ka aiziet šim kredītņēmējam, ja šīs kredīts nav apdrošināts, tad visas šīs saistības būtībā paliek šo ģimeni. Un, kā es minēju, tad, manuprāt, tas ir arī ļoti būtiski, kad lielākoties tie hipotekārie kredīti, un tas ir tās saistības, kas paliek šai ģimenei. Un šīs saistības, ja mēs vēlamies dzīvot tālāk šajā īpašumā, ir jāsaprot, vai mēs varēsim maksāt par šo īpašumu, vai mēs varēsim maksāt komunālos maksājumus par šo īpašumu, vai mēs varēsim saglabāt šo esošo dzīves situāciju. Tā kā tas būtu noteikti ļoti būtiski sākt ar to, kad apsēsties pie viena galda, atvērt vaļā to kontu pārskatu un paskatīties, kas ir tas, kādas mums ir kopējās saistības un kas varbūt tas, kā mēs varam pasargāt sevi no šīm situācijām, lai mēs nenonākam situācijās, kad mums jādomā, kas ir tas, ko mēs varam darīt savādāk. Šis man liekas, ka viens arī svarīgs jautājumu bloks, ko mēs varētu izrunāt tālāk, un ka tas ir ļoti vienkārši kā padoms aprunāties ģimenē, bet mēs zinām, ka varbūt nevienmēr tas ir arī tā skaitā latviešiem runāt par naudu. Bet man būtu piedāvājums, ka to mēs atliekam mazliet uz nākamo, jo šī mums ir pietiekami plaša tēma, kur katrs arī varētu iesaistīties. Bet arī runāt tīri par ļoti praktiskiem risinājumiem, kas var palīdzēt šajā situācijā, un arī aptaujā pavisam vienkārši jautājums, vai jums ir pašlaik ir dzīvības apdrošināšana? 38% cilvēku, patiesībā vairāk nekā es būtu tā pieņēmis, saka, ka jā, 59%, tātad gan arī 60% saka, ka nē, un 3% saka, ka nezinu. Kas varbūt objektīvi var būt, ka ir kaut kur noslēgt kādu līgumu, bet kopumā diezgan, es teiktu, tā noteikti. Bašena kungām jautājums, kā
dzīvības apdrošināšana tīri praktiski palīdz ģimenēm pēc pelnītāja zaudējuma. Kā tas notiek? Kāpēc to ir vērts darīt? Es no sākuma par tiem skaitļiem, ja jūs tie skaitļi mazliet pārsteidz, tad es teikšu tā, ka tie 38%, man jau liekas, ka tik daudz pat nav, godīgi sakot, jo man liekas, ka tā ir tā sajūta, varbūt šī aptaujā, kas ir interneta aptaujā, tas skaitlis varbūt ir mazliet augstāks. Jo, ja mēs tā skatāmies, teiksim, pēc tirgus datiem un salīdzinamies kaut vai ar vecajiem Eiropas tirgiem, tad tur dzīvības apdrošināšana ir savi 50–60% no tirgus. Pie mums tie ir 15–18% no tirgus. Līdz ar to tie 38 būtu tas jau būtu tāds tīri labs skaitlis manā izpratnē. Man liekas, ka ir mazāk. Bet, labi, tas par skaitļiem. Runājot par to praktisko pusi ir tā, ka dzīvības apdrošinātājs tajā mirklī, kad cilvēks, kurš apdrošinājas savu dzīvību, aiziet viņa saulē, tas dzīvības apdrošinātāji tajā mirklī, kad viņi saņem ziņu vienā, otrā notāra veidā vai citādā veidā, teiksim, saņem ziņu, tad attiecīgi dzīvības apdrošinātājs skatās, uz kuru kontu tad šī atlīdzība ir jāmaksā. Un ja viņš zina, ka šis cilvēks ir aizgājis viņa saulē, tad tā praktiskā darbība ir, ka cilvēkam, tam, kurš tajā polisē ir ierakstīts kā tas konkrētais labuma guvējs, vai šis mantinieks, tad viņam tajā kontā iekrīt pēkšņi tāda lielāka naudas summa. Cilvēks var nezināt nemaz, ka tas tā ir. Nē, cilvēks praktiski to zina gan. Tā, ka nezināt, var jau gadīties, ka viņš nenofilmē, kas viņam kontā notiek, bet parasti jau dzīvības apdrošinātājs kontaktējās ar šo cilvēku un saka, ka viņam attiecīgi šī atlīdzība pienākās, ka viņš šī polisē ir minēts kā šis atlīdzības saņēmējs, tas labuma guvējs, tāds juridisks termins, un attiecīgi cilvēks tiek informēts. Bet ka pats cilvēks iespējams, ka var nezināt, ka ģimenes loceklis par viņu ir noformējis. Var nezināt, un gadās, ka to cilvēku nevar saķert. Jā. Ka viņi nevar saķert, un tad apdrošinātājs izmēģinājis dažādus veidus un meklē, kur to cilvēku var sameklēt, un tad tiešām viņam pēkšņi kontā var iekrist, 20,000 vai 50,000 tam cilvēkam. Tā kā ir tādi gadījumi bijuši, bet katrā ziņā daudz tādu gadījumu noteikti nav. Ilze blakus sēž un smaida, jo viņai noteikti ir bijuši šādi gadījumi dzīvē, ka nevar atrast tos labuma guvējus. Ja uzreiz ir kaut kas sakāms tieši par šo, var piebilst? Varbūt, ka jā, jo ir gan tā, ka nevar atrast labumu guvējs, jā, bet nevar atrast arī informāciju, gūt par to, kas ir tie labumu guvēji. Jo mantošanas procesā ir tā, ka mantinieks saka, bija tā dzīvības apdrošināšana. Tad nevar atrast. Pasūtam, aizsūtam, un tad ļoti bieži mēs saņemam atbildi, jā, ir norādīts labumu guvējs, bet mēs jums neteiksim. Tā ir tāda klasiska atbilde, piedodiet mantojuma lietās. Jā, ko tad mēs drīkst teikt? Acīm redzot, ne jau droši vien, ka tā ir kaut kāda data aizsardzība vai kaut kas tāds, tad, protams, ka mēs sakām mantiniekiem, un arī apdrošināšanas kompānijas mums to atbildēs raksta, ka, pasakiet mantiniekiem, lai viņi pie mums atnāk, apmēram tā, tad mēs to arī viņiem nododam, un, visbiežāk, protams, tā arī ir, ka tie ir, šie tuvākie cilvēki, kas manto, bet visādā ziņā, teiksim tā, ka mantojuma procesā mēs pie tās informācijas ļoti bieži netiekam. Ja tur ir norādīts, jo tur var būt divi varianti, kā var būt šo dzīvību var apdrošināt tā, ka ir norādīts konkrēts saņēmējs atlīdzības tanī brīdī, kad iestājas apdrošināšanas gadījums, vai arī dzīvības apdrošināšanas gadījumā tie var būt arī vienkārši mantinieki, nenorādot konkrēti. Un tad, ja ir šie mantinieki, tad notāriem tiek sniegtas ziņas, ka mantojuma masā, tātad mantojuma apmērā ietilpst arī šī apdrošināšanas atlīdzība. Bet, ja tā ir konkrēta persona, tad viņiem pašiem ir jādodas pie apdrošinātājiem. Mums ir bijis arī tā, ka pie mums griežas, asociācijā vienkārši griežas cilvēki vai notāri griežas, un tad mēs viņiem mēģinām līdzēt. Mēs faktiski izsūtam dzīvības apdrošinātājiem un sakam, reku jūs meklē. Un tad tas dzīvības apdrošinātājs ķeriet ciet šo konkrēto cilvēku, jo mēs tur pa vidu vairs dēļ visām šīm GDPR lietām nemaisamies, un tad dzīvības apdrošinātāji jau patiešām attiecīgi runā ar šo labumu guvēju.
Šis, laikam, ir vēl viens punkts, ko mēs varētu, vai nu tagad, vai mazliet vēlāk, bet tāda ātrā sajūta, vai tas regulējums arī datu aizsardzībā ir samērīgs, vai tomēr viņš ir tās kaut kādos brīžos liekas pārspīlēts? Man jau liekas, ka neviens nesaņēmis atlīdzību jau nav palicis. Droši vien kā apdrošinātāji tāpat meklē. Un ir ļoti dažādi. Ja man liktos, ka varbūt ka to atklātību mantošanas procesā jau varbūt varētu lielāku bilst, tad ir atkal apdrošinātāji paši cilvēki apdrošina savu risku ir teikuši, ka pagaidiet, man tas pilnībā apmierina. Es negribu, lai tas cilvēks zina, ka tā apdrošināšana ir viņam pa labu. Diemžēl, varbūt arī attiecības arī, tā skaitā mantotāju starpā tādas, ka cilvēki varbūt viens par otru negrib, lai zina, ka kāds saņem kaut ko. Labi, bet ja mēs vēl varam mazliet paturpināt par mītiem, par apdrošināšanu, un es paslēgšu arī vienu slaidu. Tātad 6 tādi populāri mīti par to, ka tas ir tikai vecākiem cilvēkiem. Otrs, ka es jūtos vesels, līdz ar to nodrošināšana nav vajadzīga. Ka vēl viens arī pietiekami izteikts mīts, ka tā ir pietiekami dārga lieta. Tad ir arī vēl viens, kur iespējams arī par tiem cipariem domāju, ka cilvēki saka, man darba vietā ir kaut kāda apdrošināšana, nelaimes gadījuma, un man zelta kredīta kartē ir kaut kāda tur arī apdrošināšana, es braucu kaut kur, man ir kaut kāda apdrošināšana. Mans hipotēze varbūt par tiem procentiem, ka cilvēki nevienmēr saprot atšķirības. Vēl cilvēki saka, ja nav apgādājumu, tad dzīves apdrošināšana nav vajadzīga. Un, protams, ka arī vienmēr ir mīts par apdrošinātājiem par to, ka gan jau vienmēr atradīs iemeslu nemaksāt, tāpēc nav jēga ņemt polisi. Absolūti dzelžains arguments. Tāds, varbūt ir jāizlasa līgums un iespējams, ka jāpārjautā, kas tiešām tur ir vai nav. Bet, Bāšiņkungs, kā izskatās tie mīti dzīvē? Dzīvē es sākšu to pēdējo, to dzelžaināko. Tad es varu teikt tā, ka pagājušajā gadā asociācijā mums ir tāds ombuds, kas izskata, kas ir tāds ārpus tiesas strīdu risināšanas iestāde, sauksim to tā, vai vienkārši tas ir tāds tiesnesis, kas izskata šos strīdus. Pagājušajā gadā mums bija vairāk nekā 80 pieteikumi, no tiem dzīvības apdrošināšanā bija 1. Un tas pats nebija par dzīvības apdrošināšanu, tas pats bija par mūža pensijas apdrošināšanu. Ir tāds specifisks pensiju produkts. Ja mēs skatāmies vēsturiskākā perspektīvā, tad, par dzīvības apdrošināšanu šo neskaidrību ir ļoti maz, jo tie līgumi ir skaidri un nepārprotami, un tur nav kaut kāda, subjektīvisma deva iekšā. Līdz ar to manā izpratnē par dzīvības apdrošināšanu to strīdu viņu ir ļoti maz. Līdz ar to tas, ko saka reizēm par mazajiem burtiņiem, tad to mazo burtiņu arī apdrošināšanas jomā kā tādā kļūst ar vien mazāk, un dzīvības apdrošināšanā viņu jau ir ļoti maz. Ja par to, ja es vēl kādam pieskaros, par to, pārāk dārga, es teiktu, tas ir apmēram mēneša maksājums par dzīvības apdrošināšanu varētu būt 2 Rīgas centra kafijas. Vai viens, piekdienas vakara ļembasta izdevumi jau nosaka gandrīz visa gada iemaksu par dzīvības apdrošināšanu. Ja tā vienkārši mēs pieejam tai lietai. Tā kā dzīvības apdrošināšana nav tik dārga, lai teiktu, ka tā ir dārga. Un tas, ka tikai vecākiem cilvēkiem, es teiktu, pilnīgi noteikti pilnīgi otrādi. Jo galu galā vecāks cilvēks ir pilnīgi skaidrs, mēs apzināmies, ka visi mēs esam mirstīgi un visi mēs kaut kādā mirklī aiziesim. Un tā, ka tas 80+ gadus vecais cilvēks aiziet viņsaulē, tā situācija ir viena, nekā viņsaulē aiziet 28 gadus vecs cilvēks vai 30 gadus vecs cilvēks. Līdz kurām var apdrošināt dzīvību? Nē, tāda izteikti likumā pilnīgi noteikti nav. Tas ir katrs cilvēks ar apdrošinātāju pats vienojās. Un tur limiti būtībā nav. 70, 80 gadi, tur dažādi tie limiti ir un dažādas situācijas, tā. Tā kā, un var padomāt arī par šiem segumiem ar apdrošinātāju vienmēr parunāt. Skaidrs, ja es aizēju, dabiskā nāvē, tā ir viena lieta, ja es nositos ar motociklu, tā ir pilnīgi cita lieta.
Ja es 80-gadīgs vēl aizvien braucu ar motociklu, tad varbūt tas ir diezgan riskants pasākums. Bet, ja es esmu 30-gadīgs ar motociklu, tas arī būs riskants, jo es varbūt būšu pārgalvīgs. Tā kā labākais ar motociklu noteikti ir 45 gadu vecums. Vai nebraukt vispār? Tas jautājums ir tiešām tajā polisē ir ierakstīts, ka, jo, piemēram, vairāk pie nelaimes gadījuma apdrošināšanām ir tāds, ka, ja jūs apzināti nodarbojaties ar riskantām lietām, braucat, sportojot riskantus. Tas pats arī ceļojuma apdrošināšanā. Tieši tas pats, ka ja jūs, teiksim, gribat gulēt vienkārši pie baseina un iet pārgājienos, tas ir pamatsegums. Ja jūs izdomājat, teiksim, braucienā braukt ar motociklu, tas jau ir tāds bišķi nopietnāks risks. Ja jūs izdomājat, teiksim, profesionāli nirt līdz 50 metru dziļumam iekšā kuģos, tas jau specifisks risks. Tas pats arī šeit. Un nevajadzētu arī mēģināt ar apdrošinātāju māžoties un teikt, ka mēs tikai braucam pie baseina, bet īstenībā braucat nirt pie kuģiem bez akvalangiem. Jā, ja kaut kas notiks, tad apdrošinātājs teiks, piedodiet, atvainojiet, jums tas niršana tai kuģī nav segumā iekšā. Un tad ir tā neapmierinātība un tā čīkstēšana. Labi, un vēl laikam par to, ka cilvēks saka, pietiek tikai ar nelaimes gadījumu apdrošināšanu. Nelaimes gadījuma apdrošināšana ir ļoti laba lieta, bet viņa neaizstāja dzīvības apdrošināšanu. Nelaimes gadījuma apdrošināšana tas, ja jūs laužat roku, kāju, darbā, uz ielas, braucot ar to pašu velosipēdu, vienalga ko. Tur tas nelaimes gadījuma apdrošināšana ir ļoti laba. Vai, teiksim, bērniem sportojot, piemēram, izteikti labs produkts. Bet tur ir kaut kāda summa, ja es aizēju bojā, tad nelaimes gadījuma apdrošināšanā paredzēta, bet tā summa parasti pirmkārt nav liela, un otrkārt tai nelaime tam aiziešanai bojā ir jābūt saistītai ar kaut kādu traumu. Teiksim, ar tām laustajām rokām vai ar kaut kādu konkrētu notikumu, bet nevis, ka vienkārši es slimības dēļ aizēju viņa saulē. Tā kā tas nelaimes gadījuma produkts var papildināt dzīvības apdrošināšanu, bet pilnīgi noteikti neaizstāt. Tad tomēr ir arī jāsaprot, kas ir par ko. Un reizēm arī tieši tik vienkārši, un tā ir banka vai apdrošināšanas kompānija, kurā jūs šo produktu iegādājaties, ir vērts arī pajautāt. Jā. Un bez arī varbūt tāda, ka jūs beigās būsiet varbūt gudrāks par kompāniju, ka labāk tiešām pajautāt. Un te mēs arī nonākam pie tām praktiskajām lietām, un cilvēkam aiziet mūžībā sāks arī daudz dažādi juridiski procesi. Vai cilvēki manto tikai mantiskās vērtības, vai cilvēki manto arī parādus, kā tas ir no notāra viedokļa? Jā, mantojumā paliek viss. Tā kā mēs jokojoties sakām, kā tāda liela ceļu soma vai kā koferis, kur ir plusi, ir mīnus, ir aktīvi, ir pasīvi, labais, sliktais. Tas viss paliek. Tas viss paliek mantojumā. Un tā ir, ka mantinieki pārņem arī šos kredītu maksāšanas pienākumus, arī galvojumus saistības, arī līzinga maksājumu. Nemaz tās ir visas mantojuma atstājas saistības, kā likums to saka, izņemot tīri personiskās. Piemēram, pieņemsim, Maestro Paula mantiniekiem noteikti nebūs saistošs pienākums uzrakstīt kādu skaņdarbu, par ko būs vienojies pats Maestro. Bet tās visas, kas ir naudas maksājuma saistības, tas viss paliek. Un, pieskaroties apdrošināšanai, ja dzīvības apdrošināšana, un tiem procentiem, ko mēs arī minējām, ja dzīvības apdrošināšana vēl kā tāda, noteikti mantošanas gadījumā ne 40%, pilnīgi noteikti piekrīt. Nekādā gadījumā tie ir, ja 10, tad daudz. Tad hipotekārā kredīta apdrošināšana ir uz vienas rokas pirkstiem skaitāms. Ļoti rets pasākums. Mazāk nekā dzīves. Ļoti mazāk. Viņi ir arī dzīvības apdrošināšana, bet tādā veidā, ka viņi saņem pats kreditors šo atlīdzību līdz tam parāda summai. Un kas man šeit ļoti savādi, jo tajā brīdī, kad tuviniekam jau tāpat ir sāpju un rūpju neiedomājami, tad tajā brīdī vēl viņam atstāt kā mantojumu kaut ko tik nejauku, kā domas par šiem kredītiem, par galvojumiem, pilnīgi bez kāda seguma,
Jo mēs varam atteikties no daudz kā. Mēs jau varam mazāk kaut kādām izklaidēm veltīt, mēs varam savus kaut kādus ikdienas paradumus veidot, bet šie hipotekārā kredīta vai līzinga maksājumi, tās ir ļoti lielas summas, un tas viens pelnītājs, kāda iespēja. To vienkārši mēs nedrīkstam to nodarīt saviem tuviniekiem patiesībā. Bet kā ir šobrīd, vai cilvēks piemēram, var arī nepieņemt mantojumu, ja, tā to sauc, arī saprast, ka viņš varbūt nevar vairs, vai viņš varbūt negrib vairs dzīvot tik lielā īpašumā, vai viņš jau saprot, ka ir jāmaina. Kā tas notiek? Vai ir obligāti jāpaņem tas arī ar visiem parādiem? Nē, protams, mantojumu var kā pieņemt, tā arī atraidīt, tā arī nepieņemt. Un, ja mantojumu cilvēks tiešām apzinās, ka tās saistības ir pārāk nepaceļamas un tas izdevīgums tur ir vai nekāds vai minimāls, tad dabīgi, ka mantojumu var nepieņemt. Tad īpašums pāriet valstī un tiesas izpildītājs veido izsoli, un tad no tiem izsoles ienākumiem tad tiek nodzēsti parādi un pārējais tad paliek kā sabiedrības labums kopējais. Bet kopš pagājušā gada 1. janvāra drusīt situācija ir mainījusies tādā ziņā, ka par parādiem mantinieki atbild tikai ar to mantu, kas faktiski tiek mantota. Piemēram, ja kādam ir saistības mazie ātrie kredīti par 1000 eiro, bet kontā ir palikts 500 eiro alga, tad tas mantinieks var atdot tos 500, kas kontā ir, un nebaidīties, ka no viņa paprasīs vēl virs tā mantojuma, kas vēl līdz pagājušā gada 1. janvārim, piedodiet, bet tā tas bija. Tā kā šobrīd arī, protams, ir, kad mantojumi netiek pieņemti, bet biežāk cilvēki tomēr izvēlas pieņemt, vai arī tad nedarīt, kā saka, neko tajā procesā un gaidīt, kad kāds kreditors jau inicē mantojuma procesu, kuram vienkārši ir jāsakārto šī saistību lietas, saistību jautājumi. Bet kredīts automātiski jau nepāriet pie ģimenes locekļiem, tas tādā veidā lielākoties nenotiek. Nē, saistības jau pāriet tieši tādā pašā apmērā, uz tādiem pašiem noteikumiem. Protams, ka mantiniekam ir jādodas uz kredītiestādi un jāsazinās un jāvienojas par kārtību, par maksājumiem, tas jā, bet līgums jau tāds, kāds tas ir noslēgts, tāds tas arī mantiniekiem pāriet. Atgriežoties tagad, es domāju, ka arī katrs var iesaistīties, bet par to, ko Aiga jau pieminēja par to aprunāties ģimenē, un es vairāk sākumā pastīšos, es klāvu. Ļoti labs, ļoti derīgs un ļoti, kā Klaus arī sākumā teica, ļoti pragmatisks, bet vai cilvēks ir pragmatiska būtne un ko darīt, ja tajā ģimenē varbūt ir kaut kāda, temati, par ko nerunā. Cik kurš pelna, cik kurš izdod, ka katram savi maciņi. Vai latvietim tomēr ir raksturīgs, ka viņš mans maciņš, tas maciņš un neviens otru maciņā pat ģimenē nelien iekšā? Jā, noteikti, ka tā ir, un tās nav lietas, par kurām ikdienā daudzi runātu. Ir ģimenes, kurās par tādām lietām tiek runāts atklāti, ja, un ir citas ģimenes, kurās tas netiek pārunāts, un dažādi partneri nezina, kur tas ir. Starp citu, es gribēju piebilst, ka mums jau tās mājsaimniecības nemaz nav tik daudz vīrs, sieva un bērni. Vai ne? Ir jau ļoti daudz arī tādas, kuras ir šķirtas vai kur dzīvo viens vecāks, pārsvarā jau māte ar bērniem. Tā kā tur varbūt šis jautājums ir vēl aktuālāks, ne? Ja ir viens apgādnieks un kas tad notiek, ja tas apgādnieks aiziet bojā. Un līdz ar to viņam varbūt arī nemaz nav ar ko runāt. Jo tas ir viena cilvēka, viena pieaugušā mājsaimniecība, teiksim tā, ja. Bet tas, protams, ka no tāda saprātīgā viedokļa ir labi par to pārunāt, bet tajā pašā laikā es vēl gribēju piebilst, ka tur jau, protams, arī pret šādu skaidru izrunāšanos tur ir daudz tāda arī kultūrā izveidojušies principi vai pieņēmumi vai apsvērumi,
kuru dēļ cilvēki negrib runāt, it sevišķi vēl kontekstā ar lietām, kuras saistās ar naudu un ar šādām problemātiskām situācijām, it sevišķi nāvi, ja, jo tas kaut kādā ziņā varētu tikt interpretēts kā tāds, ka te varētu būt pirmkārt no vienas puses kaut kāda ieinteresētība, ja? No otras puses, ka tur varbūt, tad mēs liekam priekšplānā to finansiālo, nevis to cilvēcisko un sevišķi attiecībā uz naudas jautājumiem un uz tādām personiskajām attiecībām, kas ir starp diviem cilvēkiem, kuri dzīvo kopā. Viņi jau nedzīvo, skaidrs, ka tur tas finansiālā puse arī ir svarīga, ja? Bet parasti mēs priekšplānā izvirzam emocionālo, garīgo saikni starp šiem cilvēkiem. Un tad, ja mēs sākam runāt par to naudu, tad it kā varētu likties, ja, ka mēs priekšplānā sākam virzīt kaut kādus šos finansiālos jautājumus. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc cilvēki arī negrib īsti runāt par tām lietām, jo tad tas liekas tāds merkantīls, ja, ar naudu saistīts un tāpēc tāda mīlošākā, sirsnīgākā pieeja varētu likties tāda, mēs par to nerunāsim, mēs paļausimies uz to kā būs. Ja. Skaidrs, ka tas nav risinājums, ja, bet tas varētu skaidrot, kāpēc tā ir kaut kādā ziņā emocionāli komfortablāka situācija, kuru ir jāpārvar. Jā. Es paskatīšos uz Kristīni, jo man arī ir jautājums piemēram, par šiem bērniem. Kāda vecuma tad ar viņiem sākt? Runāt ne tikai par budžeta plānošanu, bet varbūt arī par tādiem jautājumiem. Bet jā, kā tas par ir? bērniem uzreiz tu gribētu. Es vēl gribu papildināt mazliet Klāvu. Man šķiet, ka ir ļoti dažādas pieredzes. Es dzīvoju savā ģimenē ar savu vecmāmiņu un māmu ļoti mīlošās tuvās attiecībās, un viņām nebija problēma par šo runāt. Omītē stāvēja zārciņš, ja, bēniņos patiešām, kas bija reāla lieta, no kuras mēs tā baidījāmies kā mazi bērni. Ja. Bet, un tad ir tas, ka viņas šo gribēja sakārtot vēl pie pilnas skaidrības, pie pilnas apziņas, pie pilnas spēka. Un tad es atceros arī savu pieredzi ar savu mammu jau, ka viņa vēl bija ļoti, ļoti spēka gados, tagad viņa jau ir mūžībā. Bet viņa teica, es gribu šo sakārtot, es gribu ar jums aprunāties. Un tā pirmā reakcija, kas mums kā bērniem ir, kuš, mamma, ja? Mēs negribam, mēs kušinām savus vecākus tajā mirklī, ka viņi ir gatavi par to dalīties. Un man liekas, ka tā ir problēma, ka ļauj viņam runāt. Viņam tas brīdis tagad ir pienācis. Atļauj viņam to izstāstīt, tāpēc, ka viņam tas ir svarīgi. Un šobrīd es varu teikt, ka šī pieredze man ir ļoti, ļoti laba. Tāpēc, ka mamma sakārtoja visus mantojuma jautājumus pirms aiziešanas, visus dāvinājumus, visu. Un tajā mirklī, kad tas brīdis notiek, mēs varam tiešām ļauties tam sērošanas procesam bez nekādiem šādiem finansiāliem apgrūtinājumiem. Ja? Un, ja es turpinu par to, ka bērnam kaut ko var stāstīt, es domāju, ka par tādām finansēm es pieļauju, tas apziņas līmenis 4-gadniekam atšķiras no kaut kāda tīņa vecuma bērna, ja? Ka tas ir atkarīgs no tā, cik vecs ir bērns, bet nāvi skaidrot un saprast un runāt par nāvi, es domāju, ka var diezgan agrā vecumā, tajā mirklī, ka bērns sāk uzdot jautājumus un atrast veidu, kā viņam izskaidrot, ka mēs piedzimstam un mēs nomirstam, un ka tas ir ļoti dabisks, normāls process. Un es atceros arī, ja es šeit vairāk runāju par to savu pieredzi, tad man stāvēja mana dzīvesbiedra bērēs klāt blakus mana mazā krustmeita, kurai bija tikai tajā brīdī 3 gadiņi. Viņa bija ļoti ieinteresēta visā tajā procedūrā. Viņa bija milzīgs atbalsts man, tāpēc, ka es varēju kaut kā uz viņu koncentrēties. Viņa rūpējās par mani un es par viņu. Un tad, kad mēs atdevām zemei, ja, to zārciņu, tad viņa bija pirmā, kas pieskrēja un to salviņu ielika. Un arī savā izpratnē, cik viņa ir spējīga šo saprast, tādā pieņemšanā un absolūti eņģelīša debesīs. Un tas ir tas, ko viņa saprot, ka viņa nekad šo cilvēku vairs nesatiks dzīvē, bet viņš ir kaut kur. Un es domāju, ka šim gan nav tāda
noteikti vecuma tajā mirklī, kad bērns ir jau spēj kaut ko uztvert un saprast, ko mēs viņam stāstām. Es domāju, ka to var mierīgi par to runāt. Jo mēs skaidrāk un vienkāršāk paši pret šo attieksimies un būsim drosmīgi tajā, jo tajā ir ļoti daudz baiļu mums pašiem. Ja kā es tagad, kad tik es to bērnu netraumēju, kad tik es vēl kādu netraumēju, tad mēs it kā sargājot, mēs nocietinamies un vispār tā klusējam, ejam tādā klusēšanas režīmā. Ja. Nerunāšana par problēmu nozīmē, ka problēma ir atrisināta reizēm. Mums tā gribas tā kā domāt, tā kā mēs tā, nerunāsim, nav problēmas, bet tā nav. Ja. Bet ja tomēr mēs skatāmies, ja varbūt tās sarunas ģimenē ir grūtāk sākt, kāds būtu, piemēram, tam, kas ir galvenais apgādnieks, tā pareizākā, arī tā sajūta, ka man jāparūpējas, tad viņš vienkārši iegādājas dzīvības apdrošināšanu, vai, acīm redzot, tad ir jāinformē, kurš cilvēks ir tas labuma saņēmējs, bet varbūt tas tiešām ir vienkāršākais veids, kā to izdarīt, to pirmo soli. Nezinu, uz katru Bašinkungs. Kā parasti cilvēki dara? Es domāju, ka tie modeļi ir daudz un dažādi. Teiksim, man jau liekas, ka ja tu esi tas ģimenē, tas galvenais finanšu pelnītājs, tad tev attiecīgi tā iniciatīva jāuzņemās un tā lieta ir kaut kādā mirklī jāizrunā. Un diez vai vajadzētu, teiksim, slēgt tādu dzīvības apdrošināšanu, kur tev attiecīgi ierakstīts, kā labuma guvējs ir kāds, nezinu, mīļākais vai kaimiņu suns. Tad izrunā ar saviem tuvākajiem cilvēkiem ģimenē un sakārto šīs lietas. Jo papildinot Kristīnu, vēl viena lieta, kas ir ļoti laba, ka šīs lietas izrunāja tas, ka tas izrunā un arī sakārto. Tas ir tas, ka novērš, teiksim, šos nākotnes konfliktus starp māsām, brāļiem un tuviniekiem. Es domāju, ka tur notāriem ir mega daudz ko stāstīt šī ziņā. Tur ir tāda pieredze, ka prieks. Bet tīri no iniciatīvas viedokļa, atgriežoties pie paša jautājuma saknes, es teiktu, ja tas pelnītājs, tas būtu gandrīz tā kā viņa pienākums iet un teikt, ja ar mani kaut kas notiek, kā jūs tiksiet galā. Bet ja no otras puses tā vīrs vai sieva piebiksta un saka, izrunājam to, man liekas, ka arī tas ir normāls modelis. Kā jau Klaus teica, tie modeļi ir entie. Nav viena tāda pareizā. Vienkārši no viena gala jāsāk runāt. Arī pie mītēm varbūt cilvēki ir nezina, kā ir piemēram par labuma saņēmēju, labuma guvēja mainīšanu. Vai to ir iespējams darīt? To ir iespējams darīt. To ir iespējams darīt kaut entās reizes. Tas nav tā, ka iegādājas vienreiz. Nē. Mainu sievu, nomainu labumu guvēju. Piemēram. Es domāju, ka daudziem cilvēkiem arī varbūt ir tie mīti, ko cilvēki pat varbūt baidās pajautāt un teikt, kā tur ir, ja es vienreiz tur norādīju. Nē, to var mainīt. Bet var arī, piemēram, arī modelējot situāciju, piemēram, ir ģimene, kur gan sievai, gan varbūt bērniem, gan varbūt, mammai, vai ir iespēja iegādāties arī vairākas dzīvības apdrošināšanas polises. Pilnīgi noteikti. Un faktiski, teiksim, es arī viens pats varu iegādāties, cik vien dzīvības apdrošināšanas polises es gribu. Un atšķirībā, piemēram, no tādas mājas īpašuma vai kasko apdrošināšanas, kur ir tā saucamais kompensācijas princips, ka es nedrīkstu nopelnīt uz šīs lietas, tad dzīvības apdrošināšanā es drīkstu uz tā, pat bet mani palicējusi tā drīkst pelnīt. Un attiecīgi es varu noslēgt kaut 5 dzīvības apdrošināšanas polises, un visas 5 polises samaksās tajā mirklī, ka es aiziešu viņu saulē. Kā ir, es zinu, ka Aigai ir arī plaša pieredze arī, tīri arī banku jomā, un redzot arī klientus, un arī tagad skatoties, kā tas notiek kopumā. Bet jā, bija kaut kas arī vēl piebilstams pie iepriekšējā. Jā, es gribēju nedaudz papildināt arī Jāni, kad tā dzīve... Sieva maiņa, bet ir iespēja arī izvēlēties dzīves apdrošināšanu, un man nav obligāti jānorāda viens labuma guvējs. Es varu norādīt, piemēram, 2 labuma guvējus. Tas nozīmē, ka man ir viena dzīves apdrošināšana, bet tajā brīdī, kad kaut kas notiek, kad tad ar šo personu, tad tiek šie naudas līdzekļi sadalīti vienādās daļās, kā bija norādījis. Jūsu māja ir galva šādi vai šādi? Tā tas ir. Es arī skatos, jo reizēm arī tiešām zinot, ka viena polise, un tad pēkšņi izrādās, ka ne tikai īpašums jādala, bet arī polise jādala. Šis noteikti kā labs risinājums. Un, tas, ko es gribēju varbūt nedaudz par mītiem minēt, tad bija mīts, kur bija minēts, ka apdrošināšana ir dārga.
Tad es šeit laikam gribētu oponēt tajā, ka ņemot kredītu, tad vienmēr kredīts ir 30–40% no ienākumiem. Cik var novirzīt, tad 30–40%. Tad mēs esam gatavi maksāt hipotekāru kredītu un maksāt 30–40% no ienākumiem. Bet mēs neesam gatavi varbūt maksāt 5%, varbūt pat mazāk par savu dzīves apdrošināšanu. Un šajā brīdī, kad, kā es arī minēju, kad ļoti būtiski ir sanākt kopā ģimenei un apstīties, kādi ir mūsu tie ienākumi, kādi ir izdevumi, tad arī uzņemoties saistības, manuprāt, ir ļoti būtiski ģimenei kopā saprast, tad, kādas mums būs kopējās saistības un kāda ir tā atbildība attiecībā par to ģimeni. Un saprast, ka, ja man ir hipotekārs kredīts, tad varbūt arī papildus tomēr ir tas pats mājoklis, kas nav tikai tāpēc, ka bankas vēlas, bet tā ir vieta, kur jūs vakarā atgriežaties, un jums tomēr arī būtiski, ka viņš ir apdrošināts. Bet arī, ka tā ir papildus, arī ir apdrošināts šīs kredītņēmēja saistības. Arī šajā gadījumā, ko Klaus minēja, ja tur, piemēram, ir viens ģimenes apgādnieks, kurš arī ir paņēmis savai ģimenei, tad piemēram, ir iegādājies dzīvokli, tad jautājums, kas notiek tajā brīdī, kad, ja paliek saistības un, piemēram, paliek bērni. Tad viņu īpašums būtībā viņiem tiek, viņi nav gatavi maksāt par to īpašumu. Tad, manuprāt, tas būtu ļoti svarīgi arī izdarīt šādas izvēles, kopā ģimenei izvēlēties atbilstošu risinājumu, lai viņi būtu arī pasargājuši savu ģimeni pret tādām neparedzētām situācijām. Es atceros ļoti, ļoti sen, kad arī tāda apdrošināšana jau tādā rietumu izpratnē parādījās, ka kāds gudrs cilvēks no jau vairāk rietumu puses banķieriem teica, ka nepirkt apdrošināšanu var tikai ļoti bagāti cilvēki, ka laikam šī naudas plūsmas arī izlīdzināšana, kas arī toreiz likās kā tāds joks, bet tā jau laikam ir, ka, ja tu esi pietiekami turīgs, tad arī gan mašīnu tu vari aizvietot, gan arī mājokli, gan arī varbūt ir jau kapitāls uzkrāts arī palicējiem negaidītiem gadījumiem. Vai jūs jūtat, ka šī domāšana kaut kur tomēr arī cilvēks saprot, ka ja es dzīvoju nevis no kapitāla ienākumiem, bet tāds vairāk mazāk vidusslāņa cilvēks ar hipotekāro kredītu, mārupas māju, 2 mašīnas līzingā un 2 reizes gadā aizbraukt paslēpot, tad tomēr cilvēks saprot, ka kaut kas tomēr jāapdrošina. Es domāju, ka tie, kam ir mārupē māja, 2 mašīnas līzingā un kas pāris reizes gadā aizbrauc paslēpot vai vienalga, ko darīt, es domāju, ka viņiem tā būs tā publikas daļa, kur es domāju, apdrošināšana vēl daudz maz būs plus mīnus kārtībā. Jo gan tās mašīnas viņiem liks apdrošināt līzinga devējs, gan attiecīgi arī banka palūgs to hipotēku, to īpašumu apdrošināt. Un braucot uz ārzemēm slēpot, arī viņi visdrīzāk būs apdrošināti. Grūtāk ir, es teiktu, ar citu sabiedrības daļu, kura, teiksim, es pat nezinu, uz ko paļaujās, vai tas ir domāšana, kas nāk līdz mums no padomju laikiem, ka mēs paļaujamies uz, dievu, vēlnu, pašvaldību, valsti un sazindies ko, vai uz kaimiņiem, vai uz kaut ko citu. Tā kā es teiktu, ka tas mārups variants būs samērā ok apdrošināts, bet viena liela daļa cilvēku no tiem laikiem īsti neizprot arī to apdrošināšanas būtību. Un tas princips, ko jūs teicāt, teiksim, par to bagātību, ka es neesmu tik bagāts, lai neapdrošinātos, tur ir sava loģika tanī visā, teiksim, jo ja man ir, 50 nekustamie īpašumi un 30 transporta līdzekļi, es ļoti iespējams varu atļauties gadā vienu no tiem transporta līdzekļiem pazaudēt vai vienu no tiem īpašumiem reizi 5 gados nodedzināt. Bet ja man īpašumā ir 2 mašīnas, 1 māja un varbūt vēl kaut kas, vai dzīvoklis, es nevarēšu atļauties viņu pazaudēt. Tas būs ļoti dārgi un tās būs sekas visai ģimenei, smagas un ar dzīves vietas maiņām un visu pārējo. Viena frāze, ko jūs pieminējāt arī, ka kādam par mani ir jāparūpēs. Vai tas ir tas padomu laika, tāda paliek, vai tomēr tas tā ir pasaule, kurā mēs pamazām ejam, ka kādam citam par mani ir jāparūpēs. Vienalga, jāpieliek barjeriņi, lai es neiekrītu upē un vēl kaut kas tāds, ka cilvēki arvien vairāk deleģē to parūpēšanos par sevi kādam citam. Es nezinu, Klaum, kā liekas? Es vienmēr esmu skeptisks attiecināt visas mūsu problēmas dzīvē uz padomju laika pieredzi. Es negribētu to tā norakstīt, jo tā ir tāds vieglais ceļš, kā atrisināt visu. Bet
Jā, es arī nedomāju, ka ir tik ļoti daudz tādu cilvēku, kuri domā par to, ka par visu vajadzētu kādam citam parūpēties. Ja. Jā. Man nav arī tāda data. Vispār nevajadzētu tomēr kopumā, jā, cilvēki ļoti atšķirīgi un ģimenes arī tie skaitā. Vēl viens aptaujas slaids mums ir palicis, un tad šeit ir cilvēkiem, mēs pajautājām, kurš no šiem apgalvojumiem attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu jums ir vistuvākais. 35% cilvēku atbildēja, man ir svarīgi, lai mani tuvie ir pasargāti finansiālās grūtībās. 32% labāk apdrošināties laicīgi nekā nožēlot. Vēlāk 15% cilvēku teica, kā mēs redzējām arī pirmajā slaidā, 17% par to domāšu vēlāk, dzīvoju šodienai. Jā, šeit 13% saka, ka man tas nav aktuāli, dzīvoju šodienai. Un, protams, ka 6 cilvēki uzskata, ka viņi ir terminatori un nekas slikts jau dzīvē nevar ar viņiem notikt. Kā jūs katrs no sava skata redzat to? Kas jūs pārsteidz, kas nepārsteidz? Interesanti ir domāt par to vēlāk. Ja? Kad tad pienāks tas mirklis, kad vēlāk ja, tas tāda interesanta atbildē. Vēlāk varētu būt, es esmu tikko paņēmis kredītus, ceļu māju un tur visu izdarīšu. Tad gan man jau tagad ir tik daudz maksājumu, ka es netieku galā ar to vai ar to. Bet, man liekas, ka te daudz varētu darīt arī pašas bankas, pašas kredītiestādes, jo savulaik ņemot mums kredītu, tā bija obligāta bankas prasība dzīvības un nelaimes gadījuma apdrošināšana. Un tas taču ir tikai normāli. Banka drīkst tā obligāti paprasīt dzīvības apdrošināšanu? Viņi var neņemt. Es taču neņemu kredītu pie viņiem. Es arī citu kredītiestādi. Kādēļ nē? Un tad kopš tā laika, kaut kur, kad mēs jau sākām kaut kur arī braukt divatā ar vīru prom no mājām, tad ar Dievu vietā bija bērniem arī teksts vienmēr tāds, mūsu apdrošināšanas brokeris ir tas un tas, jā, jūs jau zināt, telefons ir tur un tur, viss. Tas nav... Nekas notāru biedrības tomēr cilvēki. Tā ir absolūti personīga pieredze. Bet šī aptauja arī to kaut kā ļoti labi parāda. Manuprāt, tie pirmie 2 punkti ir tie atbildības punkti, vai ne? 67% tomēr domā pasargāt savus tuviniekus un nenožēlot par to, ka tagad to izdarīja. Tā kā man liekas, ka tā tendence tomēr ir tāda cerīga. Jā, cerīga. Un trešais ir Skarlets punkts. Jā, par to domāšu rīt, vai ne? Un vienmēr to rīt var ielikt. Bet iespējams, ja tie 15%, kas ir par to domās vēlāk, varētu par to domāt tagad. Un tur arī līdz ar to jau pamazām tuvojoties arī mūsu stunda ir aizritējis nemanot. Vienu kādu praktisku ieteikumu katrs no jums, ko jūs varat dot ģimenēm, kā sagatavoties vai kā tad par to domāšu vēlāk, pārlikt par to domāšu tagad, bet varbūt ne par visu, bet vienu, ar ko sākt. Es varbūt gatavs. Jā. Es gribētu minēt, ka varbūt mums katram ir vērts saprast, kāda ir tā mūsu atbildība pret mūsu tojiem, pret mūsu ģimeni. Un dzīvības apdrošināšana, viņa neatgriezīs dzīvību, viņa neatgriezīs veselību, bet viņa noteikti būs labs risinājums tajā brīdī, kad mūsu tojiem cilvēkiem tos vairāk vajadzēs. Tas no maniem paldies. Es varbūt vienu lietu gribētu pateikt. Ja mums izdotos, teiksim, ģimenē, vienalga, kurā ģimenē tā pirmā saruna, pārlaustot, teiksim, tabū un beidzot uzsākt to sarunu par šīm lietām, gan izrunāt to budžetu, gan izrunāt, teiksim, tās materiālās lietas variantam, kā būtu, ja kaut kas notiek. Kaut vai tā pirmā saruna jau būtu labs tāds klusuma lauzējs, un pēc tam jau var būt ar cerību, ka tur kaut kas tālāk arī risinātos. Pat var atsaukties, ka viņi redzēja Delfos diskusiju, un tad dabūt indulgenci par to, ka beidzot par šo lietu vajag parunāt, ka ne jau es pats izdomāju, mani no televizora cilvēki piespieda to darīt. Labi, es mazliet ironizēju. Es varu paturpināt. Man patiešām liekas arī ļoti tuva šī doma par to, ka, ja mēs nerunājam, tad tas neeksistē, tā nav patiesība. Runājam, esam drosmīgi, runājam paši, uzklausām savus tuviniekus un tiešām satuvinamies arī šādā plāksnē, arī šajos tematos. Mums ir iespēja būt.
Un tas, ja es runāju arī vēl par tādu zaudējumu, man šķiet, ka ārkārtīgi svarīgi cilvēkam, kurš ir zaudējis savu tuvinieku, ir emocionāli ļauties sērām. Ļauties sērām, būt procesā, saprast, ka tas ir ļoti mainīgs, kas nav lineārs process, un tur var būt kāpumi un kritumi, atļaut sev just to, ko es jūtu, un lūgt palīdzību gan no tuviniekiem, gan no speciālistiem, ja tas ir vajadzīgs. Un tas būtu no manis. Jā. Labi. No praktiskajām pusēm. Es gribēju teikt, ka šī tēma jau nav nekas jauns. Nav tā, ka mēs kaut ko mācāmies tagad, un ka mēs kaut ko neesam zinājuši, vai esam tādi neprašas. Es domāju par mūsu tematu, man neko labāku, kā, piedodiet, rakstos 90. psalmā ir lūkšana skan tā, ka Kungs māci mums mūsu dienas tā skaitīt, nevis vadīt, bet skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē apzināties to, ka mūsu dienas ir tiešām, viņas ir skaitītas, apzināties, kurā tanī brīdī mēs esam, un tā gudrā sirds jau būtu tas izvērtēt, kas ir svarīgi, kas nav svarīgi, ko mums varbūt vajag apdrošināt, līdz kā mēs varbūt varam iztikt, un pa dzīvi tā arī doties. Man liekas, ka Ilze tik labi sasummēja visu šīs dienas diskusiju, ka vai Klāvam vēl ir kas piebilstams? Nē, es domāju, ka tur tik nopaļoja labi to sarunu, ka es... Labi. Sirsnīgs paldies jums visiem par šo stundu. Tātad mūsu šīs dienas viesi bija Jānis Abāšins, Latvijas apdrošinātāju asociācijas vadītājs, Klaus Sadlnieks, sociāla antropologs, RSU asociētais profesors, Ilze Metuzāle, Zvērnātu notāra padomes priekšsēdētāja vietniece un Zvērnātu notāre, Aiga Rūlēra, Latvijas bankas finanšu pratības eksperte un Kristīne Anže, ziņu moderātore, televīzijas personība, arī geštalta terapeite. Man sauc Ivars Silāns. Paldies, ka skatījāties!